Sociālistu partijas domniece, protams, kreisi noskaņot LGBTQ tā tālāk, apmeklē kebabu veikalu, lai izrādītu solidaritāti ar musulmaņu kopienu, un tiek piekauta par to, ka ir lesbieta. Vai kāds no jums par to ir pārsteigts? Nē, jūs neesat. Brīdinājums. Ja jums nepatīk skatīties, kā tiek piekauti geji, Kur? jauki cilvēki. Viņi ir brīnišķīgi, laipni, atvērti un sirsnīgi. Viņi jau iet! Marija, nē! Nēsi traks! Aizvācies no šejienes! Nē! Aizvācies no šejienes! Pietiek! Nāc uz ielas! Nāc uz ielas! Nē. Atceries, personu, kuru viņi izmet, ir kāds, kurš cenšas kandidēt valdībā, Sociālistu partijas domnieks, un viņš cenšas izrādīt solidaritāti ar islamistiem, imigrantiem, Palestīnu un visām viņu lietām. Bet, kad šiem cilvēkiem tu vairs neesi vajadzīgs, zini, ko viņi dara? Viņi tevi neielaiž savā kebaba veikalā. Nē, viņi tevi piekaus un atbrīvosies no tevis. Tā nav metafora. Izvairies no tā! Izvairies no tā! Izvairies no tā! Nē, nē! Man nepatīk pārbaudīt. Nāc! Ielā! Lūdzu! Lūdzu! Klusē! Tu esi sociālists, kurš dzīvo Spānijā un domā, es vienkārši iešu parādīt savu solidaritāti Palestīnai, kur tevi var nomest no jumta, bet tā vietā, lai tev iemestu kādu augli, viņi vienkārši tevi piekaus par to, ka mēģini apēst kebabu. Un te tev burtiski ir Ņujorkas mērs, kurš to apgalvo un paskaidro, ka tā tas ir ASV, un tomēr joprojām ir geji par islāmu. Un puiši, lūdzu, izskaidrojiet man to, jo man galvā vēl ir saprāts, un es vienkārši nevaru saprast, cik stulbi cilvēki var būt.